Tagad mazliet vairāk pastāstīšu par ēterisko eļļu bioķīmijas kursu. Ēterisko eļļu molekulārais sastāvs ir ļoti plašs, daudzveidīgs, un arī interesanti ir iedziļināties tajā un izprast šīs te molekulas, no kurām sastāv ēteriskās eļļas. Ko tu iemācīsies kursā? Iemācīsies kursā sastādīt eļļu maisījumus, tā kā to dara Francijā, pārliecināti un bez kļūdām. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Francijā ēterisko eļļu terapijas metode ir oficiāli atzīta kā ārstniecības terapijas metode, kuru izmanto un pielieto slimnīcās, dažādās iestādēs, ārstniecības iestādēs, gan ēteriskās eļļas dažādos maisījumos, gan arī caur ožas centru, tātad kā olfaktoterapiju. Un šīs abas metodes ir atzītas metodes, un šie algoritmi izstrādātie ir arī ļoti konkrēti, precīzi. Un tādā pat veidā es centīšos jums nodot šīs zināšanas par ēterisko eļļu molekulāro sastāvu. Precīzi, tieši, un arī, lai tas būtu pietiekami interesanti un vērtīgi būs noteikti. Iemācīsies izvēlēties ēteriskās eļļas pēc molekulārā sastāva un pēc nekaitīguma. Un reizēm ir nepieciešams un ir iespēja aizvietot toksiskāko eļļu ar eļļu, kura nav toksiska. Jo nevienmēr mums ir nepieciešama tik spēcīga iedarbība. Tādēļ, pārzinot molekulāro sastāvu, mēs varam aizvietot līdzīgo ar līdzīgo, panākt labu rezultātu, un ir iespēja nekaitēt veselībai, ir iespēja nepārdozēt, un es vēlreiz varu uzsvērt šo vārdu nepārdozēt, jo pārdozējot ikdienā, pārmērīgi lietojot toksiskās ēteriskās eļļas, mēs daram pāri savai imūnsistēmai, un imūnsistēma tiek pārstimulēta. Un līdz ar to pēc tam imūnsistēma vairāk nereaģē. Nereaģē un neatpazīst un neatsaucās gan uz ēterisko eļļu molekulām, tāpat arī neatsaucās pēc tam uz ķīmiskajām vielām. Iemācīsies saudzīgi, sapratīsi, kā tas ir saudzīgi sagatavot terapeitisku maisījumu. Protams, reizēm ir nepieciešams sagatavot ļoti spēcīgu maisījumu, bet es runāšu arī par šīm devām, par ierobežojumiem, par lietošanas ilgumu, kas nav mazsvarīgi, kas ir ļoti nozīmīgi, un tas ir jāzina, cik tad ilgi ir nepieciešams lietot konkrētu spēcīgu ēterisko eļļu maisījumu. Tiksi skaidrībā ar dozēšanu. Nevienmēr mums ir nepieciešami ļoti spēcīgi ēterisko eļļu maisījumi, un reizēm mums nepietiek tikai ar 1 līdz 3% ēterisko eļļu maisījumu. Būs izpratne par terapeitisko maisījumu tādu, tīri kārtīgā tādā terapeitiskā izpratnē. Runāšu par devām, došu piemērus, runājot par molekulāro sastāvu.
Tātad vispirms tiks nosauktas molekulas pa grupām, un tāda galvenās molekulas, kas ietilps šajā grupā, un arī kuras ēteriskās eļļas tad satur lielākā daudzumā šīs konkrētās molekulas. Tātad tas viss būs šajā kursā. Kursā var nākt šo kursu apgūt bez priekšzināšanām, jo šeit viss būs no sākuma. Ja, tas molekulārais sastāvs no pamatiem, protams, būs daudz jāapgūst, bet nodarbības ierakstā būs pieejamas pēc tam arī 12 mēnešu laikā. Noteikti iesaku noskatīties atkārtoti, iesaku konspektēt līdzi, jo nav tāds cilvēks pasaulē, kurš noklausoties vienu kursu, atrod atbildes uz visiem jautājumiem, ir uztvēris visu informāciju par 100%. Tātad jautājumi būs. Tādēļ iesaku arī pierakstīt, veidot savus konspektus, jo tad ir vieglāk pārskatīt, pārlasīt, un vieglāk būs atcerēties. Ja? Tātad mēs summējam šīs maņas, ko mēs uztveram ar dzirdi, ko mēs rakstam un ko mēs arī varam pēc tam izlasīt. Tātad tas viss būs ļoti noderīgi šajā kursā. Un laipni aicināts kursā, jo tie, kas būs šajā bioķīmijas kursā, tiks piedāvāta nākamā iespēja piedalīties mazliet garākā kursā, kas būs vairākus mēnešus, un tur mēs runāsim vēl dziļāk, vēl konkrētāk par visām organismu sistēmām un došu receptūru un mācīšu, kā gatavot terapeitiskos maisījumus ne tikai profilaktiski, bet arī konkrētiem terapeitiskiem nolūkiem. Arī šajā kursā būs gan receptes, gan izpratne par to, kā gatavot terapeitiskos maisījumus. Informācijas būs ļoti daudz, bet tas viss būs noderīgi, jo aromaterapija ir jaunā laikmeta terapijas metode. Laipni aicināti kursā!